milzīga noliktava. Braucam un ieraugam šādu te. Tas nav godīgi. Howdy! Tiem ātri un Good man. long, hard 2 days, but very useful. Izrādās līdz Polijai, ko braukt galamērķim 8 stundas. Sanāca mums pagulēt kaut kādas 3 stundas. Sāksim mācīties. Lai mums nebūtu jāzvana un jāprasa palīdzību draugam, tad mūs uzaicināja uz apmācībām. Latviešu valodā, ka viņš nebūšot. Būšot angļu un krievu valodā. Krievu valodā saprotu, angļu valodā daudz maz saprotu. Sergejs krievu valodā saka, ka viņš visu sapratīs. Un, Angļu. Nu, tad es mēģināšu tulkot angļu valodā viņam kaut ko, un ja es nesapratīšu, tad viņš iztulkos krievu valodā. Tagad mēs zināsim, cerāms, mēs zināsim ļoti daudz par NICE automātiku, jo tad, kad es pats vēl motoju automātikas, tur bija pāris tie modeļi, kurus es zināju tiešām no galvas, un varēju, ja man pazvana, ja rokas galīgi neaug no tās vietas, telefoniski visu izstāstīt. Tad šobrīd parādās tie jaunie modeļi, es viņus pats neesmu uzmotējis. Līdz galam visā neesmu vēl izmūries, tad, ja ir tāda iespēja, jāizbrauc un jāpamācās. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Mazais pīstops. Viņš tik liels? 22 centimetri. Labāk pīt. Paldies. Nē, 6 kilos. Tas ir kebab. Mēs izvēlamies vietējo nosacītu produkciju, Hesburgerī negājām. Bet nē, tas arī Hesburgers. Ir žāpčkerī, kad Jā, jāzinā. atkal. Labi. Mēs esam Lietuvā. Testēju. Nu. Aizop. Es jau sapratu. Pūkstēju nedīzmu. Miegs nākam. Tā kā uz skolu aptuveni, es domāju, ka kā šiem skolēniem pēc brīvlaika, tāpat tās arī mums gribējās baigi celties. Es skatos, kad reku jau fails pirmais kurpnieks bez kurpēm. Bišķi saplīsus automātika. Arī droši vien nav neviens, kas var samainīt. Iesim iekšā, tad jau skatīsimies, kas tur tālāk būs. Miegs nāk baigi. Iesim apgaitā, paskatīsimies. Mēs esam bišķi sajaukuši laikus, vajadzēja uz 11, mēs atbraucām uz 10. Tagad visi ir iespringuši dēļ mums. Bet labāk ātrāk ierasties nekā, ka mūs gaida. Te viņi remontē, bet neesot daudz darba. Tāpēc arī mēs liekam NICE. Kad tas remontu procents mums arī ir ļoti maziņš. Ja kaut kas ir tāds elementārs vienkāršas lietas, kuras arī par garantiju pārsvarā mums dod, tad mēs no cilvēkiem arī varam neprasīt naudu. Kas ir jāklausās, ja tu esi Polijā? Pēc 1 kilometra Poliski, zinu, ir boberkurva, tas ir riebeklis bebras, manuprāt, un vēl es zinu Denka. Denka tā ir mašīnas riteņā kamera.
kad mēs braucām ar Moskviču, mums Denka pārsprāga viena izbeidzās un nācās meklēt, un es šito līdz mūža galam atcerēšos, ka Denka ir kameras un kurva bobera. Tagad galvenais, šeit bez navigācijas būtu apsvākļi. Tas tev nav te par Rīgu braukāt. Pēc 400 metriem braukt taisni. Te ir jāskatās. Braukt taisni. Ko tu gaidi? Zini šito te? Numuru tak tu zini. Tačku salabos 1, 2! Vienalga Audi, Merši vai Bembi. Nav problēma, jo mūsu meistari nav lemti. Autiņam uzmetusis rūsiņu. Nav nekas, kas mūs mulsina. Dedem servis zaļķu muižā durvis vaļā. Viens apmeklējums un autiņam dzīve būs zaļā. Klientam panelī degošs engine checks. Pāris stundas un novērsis to būs mūsu meiks. Dedem servis! Brauc tevis notiek raiti. Ko tu gaidi? Numuru tak tu zini. Tačku salabos 1, 2! Apmācības bija garas, ilgas un tā kā skolā 7 stundas nosēdēt, diezgan traki. Bet atbraucām tagad kaut kur sameklēt vietiņu, kad paēst. Klusā ieliņa, tā esot daudz kafejnītes vēl un braucam un ieraugam šādu te žuku. Apskaties, gan arī krāsa pat sapas. Šitas ir cieņa, apskaties, zīme arī kā Ferrari, bet viņiem apskaties, kas ir. Nevis zirgs, bet āzis, kurbulis. Iestartēt tā kā Moskviču, es domāju, šitādi vajadzētu obligāti darbā dabūt. Slēdzenīte, bomba. Man šitās lietas ļoti, ļoti patīk. Labi, laišam meklēt fļakī zupiņu. Teicu, ka tev obligāti būs jāpagaršo. Un apskaties, kādas ejam staigājamies, tā mēs netiksim paēst. Visu laiku parādās kaut kāds šitāds pērlis. Tiešām viss cieņa cilvēkiem, kas saglabā tās mašīnītes. Pagalmā, viss ir tāds pelēks, vienmuļš, nekas interesants. Un tad hopā. Šis varētu būt, kad mums ir vējs, tad šis varētu būt kaut kāds apzīmējums, tad tas ir retro auto. Skaistulis. Sārkāns. Vai bomba. Tātad, ja jau mēs esam Polijā, būtu grēks neienākt kādā vietējā ēstuvē, kur pasniedz portugāļu ēdienu. Cik prasējām vietējiem jauniešiem, iesakiet kādu vietiņu vietējo, kur var dabūt local food. Un viņi visi tikai zina, kad ir McDonald's un kaut kas tam līdzīgs. Un tad mēs gājām garām, ieraudzījām, ienācām un izrādās portugāļu virtuve. Bet tik jauka apkalpošana un ieraudzījām cepures, kad pagaršosim portugāļu virtuvi Polijā. Šodien vēl paēdam normāli, rītdien pļaki. Rītdien meklēsim Martīnu. Rītdien pļaki. Šitā ļoša pēc zirga bišķiņa. Haudī! Kur tu piesēji savu zirgu? Tā, sarunājām, mums uzlika latviešu mūziku, jo mēs pagaršojam. Tātad, mums atnesa kaut ko pagaršot, tagad mēs tagad klausamies Dakotu Dzeltenos aizskaras un ēdīsim portugāļu nosacītu nacionālo virtuvi Polijā. Zivis vai kas? Skrīt. Svaigais zivis. Esmu pārāk pieskatāms. Svaigais zivis. Svaiga zivs? Tu gribēji, lai vecā? Šitas ir tev, šitas ir man.
Tas nav godīgi. Sozu. Es nezinu. Tagad skaties. Man ļoti patīk pagaršot, ja tu pieņemsim Polijā obligāti apgaršo poļu nacionālais ēdiens. Kāpēc, lai mēs Portugāļu nacionāli ēdienu? Ja mēs salīdzinām ar šito pūdēto sīti, Šitais vispār... šitas ir bomba. Tā, otrā diena Polijā. Vakardien bija gara, ilga, nogurdinoša teorētiskā daļa. Šodien būs praktiskā daļa. Sola, kad līdz pulkstens kaut kādiem 2. Tā kā šodien varēs arī vairāk visu kaut ko uzfilmēt, parādīt kaut kādus jaunumus, pa high-speed motoriem, hidroliskiem motori, veramiem vārtiem, garāžas motori, barjeras. Kaudz ar visu kaut ko, es saku, vakardien 7 stundas par to visu klausījāmies. Šodien to visu redzēsim, aptaustīsim vairāk un sapratīsim, varēsim parādīt arī jums. Tā, nu reku, te mēs mācamies, reku ir schēmas, visādas. Rādīja visus iespējamos automātiku modeļus. Tad vakardien rādīja alkoņu tipu motoru strādā un kā viss notiekās, ja tā ģeometrija tev nav uzlikta pareizi. Reiku pieņemsim, ja šeit ir tas kronšteins, daskies, vienu pirkstu tos vārds var aizvērt ciet. Kā to kronšteinu uzliec nepareizi, ne tajā vietā. Viņi pat izbīdīt nevar. Par pašu vērtni tikai, bet automātikai, ārprātīgi liela slodze. Tā, ka knāpi. Kur automātika stiprinās. Automātika šīm stiprināšanas centram jābūt ir attiecīgā attālumā no vārtu eņģes centra. Un vēl atkarīgs ir, cik liels ir šis te attālums no eņģes centra līdz staba malai. Nu, lūk, un ja tu to visu uzliec pareizi, tas viss tev strādā ilgi un nav vispār nekādas problēmas. Ja to neievēro, tas tāpatās kā mašīnā ieliet kaut kādu, neatbilstošu eļu vai eļas vietā kaut ko citu. Nu, viss būs beigas. Attiecībā pret vērtni automātiski nedrīkst stāvēt paralēli, un ja būtu jābūt bišķiņ tā kā šitā leņķītī. Lai to saprastu, kāpēc tā jābūt. Striķīti šitā te vārds nevar atvērt pat lielu spēku. Ja tu stāv bišķiņ šeit, apskaties. Tas viss ir elementāri. Funkcijas jaunajiem motoriem, tiem bīdāmajiem, tur ir arī kaudze. Par šiem radio uztvērējiem tur arī kaudze visādām funkcijām. Jā, mēs bijām domājuši, ka te būs kaut kāda kaudze cilvēkiem, kaut kāds seminārs, kas, bet nē, principā speciāli priekš mums. Priekšādāk. Tagad mēs ejam cauri tām lietiņām ar šitiem diodītēm. Rekonvertās šeit nofilmē. Redz, automātikai diods no L1 līdz L8. Iejot pirmajā līmeņa programmēšanā, tu nomaini tur auto aizvēršanos pēc sensoriem, pre-flash, lai tur lampa mirgo. Tagad mēs ķersimies klāt vēl tam otrajam līmenim. Tas ir tā, ka mazums, kas ir kādreiz no programmētors līdzi, vai ja pazvana kāds klients un viņam tur kaut kas ir nobrucis, lai nebūtu, teiksim, man jāskrien uz Valmieru, es teorijā par telefonu WhatsAppā uzzvanot, viņam varēšu visu izstāstīt un, respektīvi, atrisināt kaut kādu problēmu. Tagad mēs ar diodēm uzlikām maksimālu ātrumu aizvēršanās. Viņš ies ciet, skaties. Magic. Es šķiet. Lēni skaitīt. Galvenais, ka tas viss mums ir instrukcijā. Un tā visam mēs varam iziet cauri arī mājās, vai ne? Tieši tā. Bet tā kā mēs esam mājās, tad mums visu laiku kaut kas citas jādara, un tad nav laika. Tagad mēs esam atbraukuši, tad mums ir bijis laiks te padarboties, pacūkāties. Uzmanīgi. Tādā vaļā. Un reku. Mālets. Apakšā ir 220 voltu motors, tad ir 24 voltu motors. Un šis ir rekura sarkano ir high-speed motors. Apskaties kāda atšķirība, kā viņi strādā. High-speed ir principā 2 reizes ātrāks. Ja mums ir high-speed motors, tad jāņem vērā, ka mums ir, ka šeit pieņemsim
Redzi, mums ir stāviem fotosensori ir. Un tad tie vārti, teiksim, ka viņi verās uz iekšu, lai tev neiespiež to mašīnu, mums nākās vēl vienu sensoru pāri nolikt iekšā. Jo, iedomājies, tev, ja mašīna būs reku šeit, tev te nav sensoru. Tur tiem vārtiem ātri un dabūs mašīnai pa lampu, pa spārnu vēl kaut kur. 24 voltu motors. Vispār nekāda trokšņa. Ja tu brauc vakarā mēlu mājās, lai tu sieva nedzird, cikos tas ieradies, jāliek šī 24 voltu motoru, lai būtu klusāk. Plus naisam. Un kāpēc mēs viņu montējam un liekam? Tehniskais atbalsts, apmācības. Mēs taisīsim tādus papīrus klientiem. Tā kā nodos objektu, parādīs, pastāstīs visus vārdus, kā darbojās, kas ir jāievēro kādi drošības nosacījumi un tam līdzīgi. Noteikumiem, kā tos vārdus pareizi lietot, kā apkopt, ko pašam darīt, ko pašam nedarīt. Gan priekš klientu drošības, gan priekš mūsu drošības. Šeit neesam apskaties, ir visi iespējamie motori, elkoņu tipa, vēramie priekš lielajām vērtēm. Elkoņu tipa maziņiem priekš mazām vērtēm. Industriālie garāžas vārtu motori, kas uz asas liekās. Tas viss ir tāds riktīgs spēļlaukums. Tu visu vari atnākt, saprogrammēt, pārliecināties, pieslēgt, saprast. Nav tā, ka tu kaut kur uz celīšiem sēdi, kaut ko tur meklē internetā, googlē un tam līdzīgi. Ja tu automātiku montējam, mēs, kas tiešām zina, ko dara, ievēro visus ražotāju norādījumus, ģeometrijas, ievēro visas nianses. Tas ir iespējams nedaudz dārgāk. Bet, ja tas automātika to strādā 10 un vairāk gadus, Saša uzliek tur 100 eiro lētāk, un tev tā automātika pēc 3 gadu izbeidzās, jo, teiksim, nav ievērot precīzi ģeometriju un vārtu, automātika strādā vienkārši nepareizi un pati sevi lauž. Tad kas ir lētāk? Es esmu tikai un vienīgi par nice. Notestējuši, izgājuši to programmēšanas, tos režīmus un vēl jaudīgāki, vēl labāki, zinošāki. Un spēsim piedāvāt vēl kvalitīvāku, labāku pakalpojumu. Ja vajag labus vārdus un labu automātiku, lai to visu kvalitīvi uzstāda, cik kam jāzvana? Aigaram no labajiem žogiem. Es arī priekš redzējis, ka barjeras un kas lācīti bedrā. Kur pats galvenais. Bīstamākais ir šitā te atspere. Kā mums tagad ir pastāstīja, visu dara darbu, dara atspere. Tas dzinējs tikai palīdz. Tur ir funkcijas, ko var pielikt klāt ļoti daudz. Vēl, kas pieņemsim, arī laba lieta, ir iebūvētie radio uztvēri, ko tu vari pieprogrammēt pulti. Teiksim, tev šis motors kalpoja, nezinu, gadus 10, viņš tev izbeidzās. Es atbraucam ar jaunu motoru. Un šito radio uztvērēju čaks ārā, ieliekam jaunajā motorā, un tev viss pults tāpatās turpina strādāt. Tātad otrā mācību diena ir noslēgusies. Zinājām tiešām daudz kaut ko jaunu. Tikām pie dāmaniņās, un kā skaties, mums ir vēl saskaņots. Mūsu smoks oranžs un smoks zils. Nice automātika, labie žogi. This is good man, this is good man. Un Piotrs, thank you very much. 2 days. Very long, hard 2 days, but very useful information, and we will do better, grow bigger, and use nice automatics. We are stronger. Yes, thank you again. Lūk, 2 dienu piedzīvojums Polijā pie mūsu sadarbības partneriem. Nice automātikas būs noslēdzies. Šis ir 4. vai 5. uzņēmums, ar kuriem mēs strādājam. No Polijas. Milzīga noliktava. Viss pieejams uz vietas. Nodrošināts apmācības, tehniskais atbalsts, visādi jauninājumi, vispārējais. Jāstrādā tālāk un spēsim piedāvāt klientiem arvien labākus, jaunākus, kvalitatīvākus vātu risinājumus. Bīdāmiem, vēramiem, salokāmajiem, paceļamajiem, hidroliskiem motori. Viss iespējamais. Mēs augam. Mācāmies, paliekam gudrāki, lielāki, stiprāki. Jā, augam. Tā, un jā, tu redzēji šitā visa noliktava, cik ir liela un milzīga. Pilnīgi visi produkti ir uz vietas. Viss, kas ir Itālijā, ir šeit savestī. Viņi apgādā Latviju, Lietuvu, Igauniju, Čehiju un ko tik vēl ne. Un ar mūsdienu loģistika tā, ka ja kaut kāds nedod Dievs saplīst vai kaut kas ir nepieciešams, to ļoti ātri var dabūt. Ja nav pie mūsu pārstāvja Latvijā, no Polijas
ļoti ātri to visu atsūta un nav jāgaida tur mēnešiem vai tam līdzīgi. Pie visām šitām lietām jāpadomā un jāizvēlās pareizie sadarbības partneri, lai viss notiek raiti. Ko darīt? Vajadzēja mācīties labāk. Es vairāk tā netīšu. Paņemsiet mani atpakaļ mašīnā. Żurek flaki, golombek, golonka, Ziemniaki, drobiowy, frytki, surówka. jest Jeszcze osobno? sherbata zielona, pivo, tu Coca-Cola. Nerunāt angliski un krieviski neviens. Ogurki, zona. Tā fļakī tikām galā liela porcija. Notestēsim kāpostu. Notestēsim kāpostu tīteni. Nu, kāpostu ir ļoti maz. Tur viena liela kotleta. Maz sen nestrādā, kā gribētos. Tītenis labs, tā kā mājās. Tā maltā gan vairāk tāda. Tā kā buļļona pīrāgos aptuveni tāda konsistenci viņai. Nezinu, bet vajag daudz. Nevar tik daudz sūtīt ēst. Kāpos tītenis man vairs neliek iekšā. Es vienkārši nīzes nevaru apēst. Es esmu pilns. Šitām 2 dienām tik daudz zvani. To apmācību vajadzēja ziemā. Jāsāk strādāt. Ļoti daudz pasūtījumu. Tā nevis kaudze. Mums kaut kas jādara. Mēs vairāk nevaram daudz kavēties. Jāmāc mājā.